Labdien! Šodien pastāstīšu par jaunumiem Resco ERP sistēmā. 2025. gadu esam sākuši ar izstrādēm, kas vērstas uz lietotāju pieredzes uzlabošanu produktu kartiņās un realizācijas rēķinu izveidē. Tātad pārdevēja profila sadaļā mums ir parādījusies jauna sadaļa noklusētās vērtības. Un šeit katra kompānija sev var norādīt noklusēto produktu vērtību. Tātad šai gadījumā izvēlēšos gabals un noklusēto PVN likmi. Šie parametri tiks automātiski aizpildīti produktu kartiņā, ja tāda tiek veidota manuāli vai caur importu. Jā. Tad apskatīsimies, kā tas mūsu gadījumā izskatīsies. Jā. Izvēlēsimies pievienot jaunu produktu. Un šai gadījumā tātad mērvienība un PVN likme jau ir aizpildītas un atkrīt klikšķinās pa sistēmu, lai izvēlētos šīs te vērtības. Ja. Tad, protams, tās ir maināmas un pēc vajadzības var tikt izmainītas, bet sistēma jau automātiski šīs divas lietas iepilda, veidojot jaunu produktu kartiņu. Tas pats notiek importējot produktus no Excel faila, ja, tātad šīs divas lietas ir obligātas, bet ja pārdevēja profilā ir norādītas šīs te noklusētās vērtības mērvienībai un PVN, tad importa failā tās var nenorādīt, un sistēma automātiski izmantos šīs te noklusētās vērtības. Tāpat, ja atgriežamies pārdevēja profila jaunajā sadaļā noklusētās vērtības, redzam, ka mums ir parādījusies arī sadaļa šeit realizācijas rēķini. Tātad šeit jums ir iespēja norādīt noklusētās vērtības jauna realizācijas rēķina izveidošanai. Tātad jums ir iespēja norādīt valūtu, ja gadījumā izmantojat vairākas, šeit jums būs iespēja arī noklusēto no vairākām izvēlēties, apmaksas veids, tātad termiņš noklusētais un e-pasta valoda. Ja. Arī šeit tātad sistēmas valoda jums var būt, piemēram, latviešu, bet strādājot, ja jūs, piemēram, pārsvarā ārzemju tirgiem, tad jūs varat arī jebkuru citu valodu norādīt kā primāro, un jūsu realizācijas rēķini tiks primāri veidoti jūsu izvēlētajā valodā. Sevišķi svarīgi ir šī sadaļa varētu būt tiem, kas izmanto iespēju automātiski no sistēmas automāts vai manuāli no sistēmas nosūtīt realizācijas rēķinus e-pasta veidā. Jā, tātad izvēlēsimies latviski. Tāpat arī iespēja ir pēc noklusējuma izvēlēties, vai realizācijas rēķina izdruka būs ar pazīmi elektroniski sagatavots vai ar paraksta laukiem, kā tas vienmēr bijis līdz šim. Jā, tātad izvēlēsimies elektroniski sagatavots. Saglabājam. Tā, un paskatīsimies, kā tas praksē strādā. Tātad realizācijas rēķini. Aiziesim uz realizācijas rēķinu sarakstu, izveidosim jaunu rēķinu, norādīsim klientu, tā, IBSC. Un, kā redzam, tātad apmaksas veids mums jau ir aizpildīts, valūta mums ir aizpildīta, termiņš mums ir aizpildīts. Jā. Un arī šeit mēs redzam, ka elektroniski sagatavots jau pēc noklusējuma mums bija atzīmēts. Jā. Tātad atliek izvēlēties tikai novietojumu, no kura šis rēķins tiks izrakstīts, un varam turpināt ar realizācijas rēķina rindā. Tātad arī rindās mums ir jaunumi, tātad izvēloties produktu, jums tagad ir iespēja mainīt rindas aprakstu, ja produktu nosaukumu. Jā, tātad līdz šim šeit automātiski tika paņemts produktu nosaukums no produktu kartiņas, kāds arī ir šeit, bet nepieciešamības gadījumā jums ir iespēja šo produktu nosaukumu priekš šī konkrētā realizācijas rēķina arī nomainīt. Piemēram, ja jūs izrakstat realizācijas rēķinu ārzemju klientam, tad jums ir iespēja pārtulkot produktu nosaukumus, teiksim, ierakstot citā valodā šo te produktu nosaukumu.
Runājot par realizācijas rēķina noklusējuma vērtībām, tātad jāatcerās, ka mums jau klienta profilos ir iespēja norādīt šīs te noklusētās vērtības priekš realizācijas rēķina. Jā, tātad tās pašas, kas mums ir arī noklusētajās vispārīgajās vērtībās šobrīd ieviestas. Tad, ja klientam ir norādītas noklusētās vērtības rēķinos, tad tās būs stiprākas par vispārējām noklusētajām vērtībām. Ja? Tātad, ja jūs pieņemsim, ja, kad jums konkrētam klientam vienmēr rēķinu izraksta citā valūtā, tad norādot šo valūtu konkrētajam klientam, tad realizācijas rēķins automātiski šim klientam vienmēr tiks veidots norādītajā valūtā. Tas pats attiecās uz apmaksas veidiem, ja, tātad jūs varat izvēlēties konkrētu apmaksas veidu, ko jūs parasti izmantojat šim konkrētajam klientam. Ja. Tas pats arī attiecās uz termiņiem, un jaunievedums ir rēķina rindu PVN. Ja. Piemēram, mēs bieži saņemam jautājumus no klientiem, ka mums ir ne Latvijas klients, kam mums ir nepieciešams norādīt citu PVN grupu, un tad jums tagad pastāv iespēja konkrētiem klientiem norādīt, ka šim klientam rēķinu rindās automātiski piemērot citu PVN grupu. Ja. Tad šo parametru apvienojot ar cenu grupām, kas ļauj jums norādīt alternatīvu realizācijas cenu produktiem, un šo te cenu grupu iespēja ir piesaistīt klientu grupai, kurā ielikt jūs varat konkrētus klientus, tad apvienojot kopā ar šo te rēķina rindu PVN funkcionalitāti, jums ir iespēja panākt optimālu darbību RESCO ERP sistēmā, izrakstot rēķinus šādiem klientiem. Ja. Nu, un tāpat tās e-pasta valoda, arī šeit jūs varat konkrēti pateikt, ka konkrētajam klientam ir vajadzīga cita veida valoda e-pastā. Ja. Tātad tas par klientu. Ja. Tātad mēs varam pamēģināt izveidot vēlreiz realizācijas rēķinu šim te klientam. Tātad izveidot jaunu rēķinu. IBSC. Un tātad novietojums, turpinām uz rindām un paskatīsimies, kas šobrīd notiek, izvēloties produktus. Tātad, un šeit jūs redzat, ka PVN grupa ir parādās tā, kas tika izvēlēta konkrēti šī klienta profilā pie papildu iespējām. Ja, tātad uzreiz mums ir pilnīgi cita PVN grupa, ne tā, kas ir produkta kartiņā kā standarta PVN grupa. Runājot par šo te elektronisko rēķinu nosūtīšanu. Ja, tātad arī šeit ir izmaiņas sakarā ar to, kad esam ieviesuši iespēju sūtīt šos e-pastus dažādās valodās. Tātad pie e-pasta konfigurācijas un šajos te šablonos jums arī šobrīd ir iespēja norādīt šablonu katrai valodai. Lai to darītu, ir jāpārslēdz lietotāja interfeisa valoda. Ja? Nu, piemēram, šobrīd mums ir interfejs latviešu valodā. Ja mēs gribam e-pasta šablonu rediģēt, piemēram, priekš angļu valodas, tad mums atliek sistēmas interfeisu pārslēgt uz angļu valodu un izmainīt šo te šablonu jau konkrētajai valodai. Ja. Piemēram, šādi. Ja. Glabājam. Tātad tiem klientiem, kam e-pastu valoda ir izvēlēta angļu valodā, tad tiks izmantot šis te templates angļu valodā, un tiem, kam būs latviešu valoda, tam būs izmantots templates, jeb šablons latviešu valodā. Ja, kā redzat, pārslēdzot interfeisu,
mainās arī e-pasta šablona valoda un apraksts. Īsumā tas arī viss par jaunumiem, ko šogad esam paspējuši ieviest. Ceru, ka palīdzēs jums vēl produktīvāk izmantot Resiko ERP sistēmu un par turpmākiem jaunumiem, kā vienmēr, ziņosim.